Nedaudz paskaidrošu, kā toksīni iedalās, jo reizēm cilvēki nesaprot, kas īsti toksīni tādi ir. Mēs varam tos sagrupēt 3 galvenajās grupās pēc to uzvedības mūsu ķermenī. Pirmais. Eksotoksīni, dzīvības laikā izdalītie. Tātad tie ir toksīni, ko parazīti un sēnes izdala nepārtraukt, kamēr tie ir dzīvi. Tā ir viņu normālā vielmaiņa. Kas tie ir? Tas pats amoniaks un acetaldehīds. Ko tie nodara? Tie ir kā pastāvīga inde, kas pil pa pilienam katru sekundi. Tie pārslogo mūsu aknas un nieres, jo šiem orgāniem nav atpūtas. Tiem visu laiku ir jātīra šīs bioloģiskais piesārņojums. Simptomi ir hronisks nogurums un aizkaitināmība. Otrais – endotoksīni. Nāves devas. Šis ir svarīgi organisma attīrīšanās kontekstā, īpaši, ja lietojat aptiekā nopērkamos sintētiskos antiparazitāros preparātus, kas parazītus nogalina. Tātad endotoksīni atrodas parazītu un baktēriju iekšienē un izdalās tikai tad, kad tie iet bojā. Kā tas notiek? Kad mēs sākam tīrīšanu un parazīti sāk mirt, viņu apvalk plīst un visas iekšējās indes nonāk asinsritē. Ar auga ekstraktiem un rūgtvielām mēs padarām vidi viņiem neciešamu, tāpēc viņi pamata mūs nevis mirst, bet nav izslēgts, ka jūtot briesmas arī toksīnus izdala pastiprināti. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka attīrīšanās laikā reizēm sāk sāpēt galva vai parādās izsitumi. Tā ir toksiskā krīze. Tāpēc svarīga ir sistēma, kura ir organisma attīrīšanas produkti, dabas vielas, kas strādā sinerģijā, atslogojot orgānu darbu, kas šos endotoksīnus uzreiz sasaista un izvada no organisma. Trešais – neirotoksīni. Mērķis ir smadzenes. Šī ir tā viltīgā grupa, kas mērķiecīgi ietekmē nervu sistēmu. Kas tie ir? Specifiski fermenti, ko izdala parazīti un savienojumi, un kas spēj šķērsot asins smadzeņu barjeru. Ko tie nodara? Tie traucē neironu saziņu, tie iemidzina tavu gribas spēku un modrību. Simptomi – migla galvā, grūtības koncentrēties, depresīvas domas un noskaņojums un tā pati neskaidrojamā kāra pēc saldumiem. Iedomājieties, ka parazīti mūs indē 2 veidos. Pirmkārt, viņi katru dienu izdala sadzīves atkritumus, eksotoksīnus, kas mūs padara lēnus, bet, kad viņi iet bojā, viņi atstāja ķīmisko bumbu endotoksīnus. Tāpēc organisma attīrīšana nav tikai par parazītu izdzīšanu. Tas ir par prasmīgu šo toksīnu neutralizēšanu, lai tavs ķermenis nevis ciestu, bet beidzot uzelpotu. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski attīrīšanas procesā.